Čau! Tu skaties Tuts TV. Ar tevi kopā arī tā un Ezītise šodien raidījumā. Tātad jautājums tāds. Kādā veidā amoriņš savada kopā cilvēks? Ar savu bultu. Paldies, cilvēks. Kā tu gribētu, lai viņš savadina? Es nezinu. Kā tu domā, kā Kupidons ietekmē cilvēku satikšanu? Būtņiem? Pagūdot vienam otru kaut kā tā. Agi, kā tu domā, kā Kupidons ietekmē cilvēku satikšanu? Es domāju, ka viņš ietekmē ļoti pozitīvi, jā, un, kā visās mūsnās parasti rada viņam tās bultas, un viņš tā netīšām it kā izšauja viņas, un tad tur viss sanāk, jā, tas notiek. Kādā process notiek, kā viņš dabū tās bultas? Bultas? No gabatas izvēl. Forši, paldies. Saki ar bezgalīgām. Ar balvišķi? Jā! Ar skoču? Jā! Ar skoču es gribēju pateikt. Kādā veidā Kupidons savadina kopā cilvēks? Kādā veidā Kupidons kopā savadina cilvēks? Iešaujot ar bultu. Jā, un kā domā, kā Kupidons ietekmē cilvēku satikšanās? Pozitīvi un negatīvi. Tas ir tas. Amoriņš. Jā! Tāpēc, ka viņš ielaiž savu kaut kādu šprici, jā, savu bultu cilvēkiem pakaļā. Kādā veidā amoriņš savadina kopā cilvēks? Tā viņš pasātnē. Nezinu, kā jūs domājat, kā Kupidons ietekmē cilvēku satikšanu? Izšauja bultiņu cilvēki. Kā tu domā, kā Kupidons ietekmē cilvēku sastarpējās cilvēku satikšanās? Kupidonu nepastāv, iet prom sevi. Cilvēku satikšanās. Kā ļoti vienkārši, tāpat kā uz tevi ietekmē. Nezinu. Par picām kaut ko vienalga. Nezinu. Iešauj bultu pakaļā. Nodejo Valentīna dienas dievuči, tātad ir. Gan to. Kā Kupidons ietekmē cilvēku satikšanās? Es domāju, ka Kupidons iešauja gan meiteņu pusi un dievanu. Labvēlīgi ietekmē. Otrs saka, amoriņš tad cilvēku satikšanos tieši, ja? Vai vienīgi. Ja viņš neietekmētu cilvēkus, tad tevis nebūtu, ja manis nebūtu. Paldies. Mēģiniet, kā jūs domājat, kā Kupidons ietekmē cilvēku satikšanās? Viņš tev iešauja? Kur? Kur vēl? Padomā taču, Dala garšīgi boršķi. Ar kuponiem. Mīlas Kuponiem. Ali, kā tu domā, kā Kupidons ietekmē cilvēku satikšanos? Es domāju, ka Kupidons nepastāv. Tas ir liktenis. Paldies. Un tagad skolēna A, B, C. Čau! Tu skaties skolēnu ABC un ar tevi ir šodien Karina. Un šodien es tev pastāstīšu, kā kļūt par slepeno pierūci. Tevi interesē, kā to paveikt? Tu vari kā kādu mīlu iemest savas simpātijas somā pa savu. Otrais. Sarunā kaut kādu mazo, lai viņš tavā saulītē nodod to, ka tu viņu ļoti stipri mīli. Lai sakalvo, kā tas ir. Un trešais, ko tu vari izdarīt, dažādos sociālajos tīklos izveido bildes profilu. Un var tā, tu vari sūtīt savam mīļotajam kaut kādu romantisku dzējoli vai pat dziesmu, kas viņu aizkustinātu līdz pašai sirdī. Un pēdējais, pats svarīgākais. Tā, lai to visu izdarītu daudz ticamāku,
Uzraksti mīlestības vēstuli savai simpātijai un aizsūti to pa pastu. Ar tevi bija Karina. Tiekamies nākošajā raidījumā. Vēl jums veiksmīgos un mīlestības lietās. -33 grādu sals un 200 km no Rīgas mūsu prezidentam nav šķērslis, lai apciemotu mūsu Viļānu vidusskolu. Gribu būt slaidāks, un tagad valda saldā līnija. Čaviņās, ar jums atkal kopā ir Valdis un man asistente Alīna. Man tīri labi patīk fizika, un es nedaudz gribēju jums par fiziku pastāstīt. Ir tāds 3. Ņūtona likums, kas vēstī, ka, ja ķermenis ir kustībā, viņš paliek kustībā, ja uz viņu neiedarbojas kāds cits spēks, kaut kā tā aptuveni. Un es gribēju mazu demonstrējumu parādīt. Alīna, man vajadzēs tavu gredzenu kādu. Alīna daudz smuku gredzenu. Zelta? Jā. Jā, zelta. Mēs viņu ieveram gumijā un veidojam tādu saucamo inerci, kas tieši atbilst Ņūtona 3. likumam. Gredzens iet turpu šurpu, un tad mēs, kad apstādinām, veidojas tā sauktā inerce. Un tad viņš grib iet atpakaļ savā kustībā, un viņš kāpj augšu pa gumiju. Fizika. Viens no svarīgākajiem atskaites punktiem vidusskolas dzīvē ir zinātnisko pētniecisko darbu un referātu aizstāvēšana. Tad paskatīsimies, kā šogad klājās 11. Labdien, mans vārds ir Zīmēja Šanaka, esmu Viļānu vidusskolas 11. B klases skolniece. Šodien ir svētdienas un zinātnisko pētniecisko darbu aizstāvēšana. Kā tu jūties pēc aizstāvēšanas? Labi. Ko tu vēl gribi teikt šodien? Es esmu vēl dzīva. Es aizstāvēju. Kā tu domā, kādas prognozes, kādi rezultāti? Cerams, ka ciešam, zinot savu recenziju. Jā, paldies. Labi, kā tu jūties pēc savu darbu aizstāvēšanas? Paši! Beidzot, tas ir beidzies! Jā, kādas vispār sajūtas, emocijas? Ideāls! Jā, viss ir beidzies. Ko tu gribēsi nākošais? Tie, kas rakstīs savu ZPD nākošais? Sākt agrāk noteikti. Cik agrāk? 10. klasē. Jā, paldies. Aleksija, kā tu jūties pēc savu darbu aizstāvēšanas? Ļoti labi, jo es uzskatu, ka es viņu aizstāvēju diezgan normāli. Jā, ar ko tu gribētu novēlēt nākošajiem, tie, kas rakstīs savus darbus? Nākošais. Good luck! Un tā mēs šodien jūs esat kā viesi, nākošais, kad jūs rakstāt savu zinātniskos pētnieciskos darbus un referātus. Kādas sajūtas, kas patika, kas nepatika? Patika, ka skaidra valoda bija un daudzi skolēni neminstinājās. Labi, varbūt nepārāk patika, ka daudz arī lasīja no bukletiem, kas tas tāds bija, bet kopumā labi. Ļoti patika Aleksija Čakova uzstāšanās. Ļoti! Kā tu jūties pēc sava darba aizstāvēšanas? Superīgi. Kāda bija tava zinātniskā pētnieciskā vai referāta darba tēma? Darba tēma bija administratīva teritoriālā reforma Latvijā un Viļānu novadā. Kā šodien novērtēji tavu darbu? Iespējams labi. Ko tu vispār gribētu novēlēt nākošajā gadā tie, kas aizstāvēs? Darbu rakstīt pašiem un justies pārliecinātiem par sevi.
Un tagad mūsu tuc-tuc-tēvē komunikāciju speciālisti. Labdien! Šodien ar jums kopā ir Līga un Jolanta. Šodien mēs jums parādīsim, kā palīdzēt labākajai draudzenei ieskaitē ar rāciju palīdzību. Un tagad mēs mēģināsim nosaukt visas atbildes manai draudzenei, kur atrodas otrā pusē šaiten. 1A, 2C, 3D. Sasodīts, es nekā nesaprotu. Nedzirdēju, izmazgā ausis, bet es varu nosaukt visu savādāk. Tagad viss ir skaidrs. Ar jums kopā bija Līga un Jolanta. Paldies, klausījums! Un tagad mani sauc Sindija. Es esmu Terija. Mans numurs ir 22335502. Kendija, Ajaksuša. Un tagad uzmanīgi. Baltīnes! Nā, šita. Kāpēc viņi nedod šitā? Tas zīmējums neatbilst īstenībai. Atkal kaut ko iesmērēju. O, puķis zvana! Kas ir labs? Halo! Halo! Runājiet taču. Halo! Ai, es gribu mums tā pārzvanīšu. Ev, meitenes! Jā! Mēs to izdarījām tikai 6 mēnešos. Bet kā tas ir iespējams? Ir uzrakstīts, ka līdz 3 gadiem jāliek uzvārds. Mēs esam īpaši gudras. Mēs zinām, kaut ko zināt. Un mēs jums pastāstīsim. Ar jums kopšanas? Un nav. Čau, tad, kad mēs Valentīna diena jau ir pagājusi un Valda dzimšanas diena arī. Bet ir palikusi mūsu režisoras dzimenīte un mēs vēl nesvidās. Tāpēc mums ir gatavs tāds mums dāvana, kiks. Ejam sveikt. Ejam sveikt. Paldies! Un tagad rozīnīte. Valdi! Valdi! Teikšu nē. Valdi, lūdzu! Nu, ko tev? Ko tu tik dievsmīgs? Man te būs lapa tukša. Ko es? Nu, Valdi, palīdzi, šodien taču svētki. Tu taču esi tas, kas... Tas nepievīļ, tas vienmēr kaut ko vairāk zina. Meitene, mana grieze, griezīte. Tu vienmēr sanāk kaut kā mani pierunā. Sauc 5, 4, 3, 10. Jautājumi un atbildes. Labi, noraksti. Nu, tuvā! Tu vispār jau tu pamanīsi. Nu, es neredzu, nu, tuvā! Trešajā īlens. 4. metāla linijā. 5. Propelleriem griezties. Tālāk es nezinu, tā man vēl nav. Atdodu tev visu to, kas man dārgs. Ko tajās tukšajās uzdevuma vietās rakstīt? Bet tās tukšas es notekās bēru.
skaidrs. Piepeši saprotot to, kas sen jau bija jāsaprot. Paldies! Nu jā, tagad tik pašam jāpaspēj pabūt. Tu skatījies Tuts TV. Ar tevi kopā bija Arita. Tiekamies nākošajā raidījumā.